Čau! Mani sauc Lolita Krūmiņa, un sporta klubu tīklā Atlētika strādāju jau 2 gadus kā fitnesa konsultants. Darbs ir ļoti interesants, aizraujošs, ļoti labi pārbauda komunikācijas spējas, kā arī izturību un pacietību sadarbojoties kopā ar saviem klientiem. Strādājot šeit, sporta klubu tīklā Atlētika, man dzīve izmainījās par 180 grādiem. Varētu teikt pat ne par 180, bet par 182 grādiem. Jo nekad nebūtu domājis, ka saistīšu savu dzīvi ar sportu. Nekad nesaki nekad. Mans uzturs ir kļuvis daudz veselīgāks. Protams, jo tu esi tas, ko tu ēd. Ir gadījumi, kad panašķojos, garšo šokolāde ļoti, bet, protams, zinot to, ka tas viss ir nelielos mēros un pareizajos daudzumos, tas nevar būt kaitīgi manai veselībai. Savu brīvo laiku ārpus darba pavadu ļoti aktīvi, krāsaini. To pat varētu raksturot tā, ka tas laiks pavadīts kopā ar ģimeni, ar draugiem, aktīvi darbojoties brīvā dabā, sportojot, aiziet uz kādu kultūras pasākumu, kā arī pilnveidojoties un mācoties, studējot kopā un muzicējot. Tas ir mans dzīvesveids ārpus darba laika. Strādājot sporta kluba tīklā Atlētika, viennozīmīgi var teikt, ka mans draugu loks ir paplašinājies. Tas vienkārši būtu neiespējami. Mums ir tik forši klienti, kad ar katru parunājoties un apsveicinoties, sasveicinoties ikdienā, tu jūti to kontaktu, ka viņš ir saglabājies nevis vienkārši kā klients un darbinieks, bet arī kā draugs draugam. Ļoti patīkami ikdienā satikt savējos klientus, sasmaidīties, sasveicināties un novēlēt labu dienu vai labu dienas iesākumu. Komunicējot un runājoties ar saviem klientiem, kā arī vērojot viņus, kā viņi darbojās sporta zālē, bieži vien nonāku pie atklāsmes, ka viņi ir tie, kas mani iedvesmo. Jo es, pieņemsim, sevi nevarētu iedomāties 7 no rīta šeit sporta zālē, bet ir tādi cilvēki, kas vienkārši, viņi ir un viņi dara. Viņiem ir tāda disciplīna, vienkārši wow. Ne tikai 20 gadi vai 25, 30 gadīgi, bet pat 72, 75 gadīgi cilvēki. Tas ir wow! Novēlējums visiem jums. Sapņojiet, ticiet tam, ko darat, tiecieties pēc saviem mērķiem un apbruņojieties ar ļoti lielu pacietību. Mērķu sasniegšanai tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un vienkārši ticiet, ka viss ir iespējams. Un neaizmirstiet smaidīt! Čau!